Labvakar! Sveicu jūs visus šajos svētkos! Šeit daudz ir runāts un daudz vēl tiks runāts par vienotību un daudzas skaistas frāzes tiks bārstītas. Es gribētu teikt pavisam īsi. Ja toreiz, kad daži simti drošsirdīgo kopā ar Oskaru Kalpaku sāku Latvijas brīvības cīņu ceļu, pārējie būtu skatījušies, neusticīgi malā palikuši un nebūtu gājuši viņiem talkā, nekad nebūtu izveidojusies Latvijas brīvības cīņa armija, kas izcīnīja mūsu valstī, mūsu tautai brīvību uz 20 gadiem. Tāpat arī tagad. Ja mēs nespēsim iet pie tiem, kas jau ir iesākuši kaut ko darīt, stājieties vienalga, jebkurā nacionālista organizācijā, palīdziet ar savu padomu, ar darbu, ar līdzekļiem, kurš var atļauties, mēs savu valsti nekad neatgūsim un nenoturēsim. Un negaidīsim līdz arī Saeimā un valsts vara kļūs pilnīgi krieviski un ar likumu tiks pieņemts tas, ka latvietim būtu ir noziegums. Mums tas nav vajadzīgs. Negaidīsim to, strādāsim un vēlreiz priecīgus jums svētkus. Paldies!